Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Mīļš sveiciens māmiņas dienā. Nekas jau jaukāks nav, kā būt par māti. Vai šajos laikos ļoti baidās sievietes kļūt par mātēm? Pirmkārt baidās no tā, ka grūti sameklēt cienīgu tēvu, lai nebūtu ar dzērāju gēniem un ar sliņķu gēniem, tad ir traki. Man šonedēļ par mūsu teritoriju cīnījās stārķu bariņš. Kurš tad te apmetīsies? Nu, 2 ir apmetušies. Tagad viņi sadomājuši manā 18 gadus vecā eglē, domā, ka tur taisīs ligstu. Nenūstaisīs nekā, domāt jau var. Un cilvēki var tā rīkojās. Abi 2 tur sabājuši kādus puļķīšus, zariņus, no pa to eglīti krīt nost. Eglīti izturēs, es eglītei spēku dodu, ja? Un vakar staigāja gar dīķmalu, un ko te šies 2 stārķi nolaižās uz veloceliņu un skatās man virsū. Un es saku, nu mīļumiņ, nu ko tad jums te vajag? Nu izskatās gan, ka viņiem švakar ir veselība. Tādi nošņurkuši. Mēs braucām arī vakar uz Priekuli, uz Grobiņu. Arī daudz stārķus redzēju, bet kaut kas viņiem nav ar veselību. Jo parasti šā laikā viņi taču tādi priecīgi, tikko izrādījušies, ligzdā sēž, prieciņi bijuši, bet neizskatījās, ka būtu priecīgi. Viņi ir ļoti daudz Latvijā, šobrīd tik daudz kā Latvijā nav nekur. Man negribas teikt vārds svētelis, jo stārķis ir gaļēdājs. Viņš ēd zaķīšus, runā. Stāstīja arī, ka mans sunīšs var paņemt un ko tikai ne. Jo, nu vārdas manā tumā vairāk nav. Mēģi stāstīja, ka kapos, mēžu kapos satikuši vārdas. Jo, nu viss taču gribēs. Bet ja kaut kur kaut kas ir pa daudz, tad parasti dabā uzrodas kāda slimība, kāds vīrus, kāda baktērija, kas paretina tās rindas. Un pēc tā, kā te tās cīņas notika, tad izskatījās, ka uz vienu meiteni bija 3 un 4 puiši. Nu, tie puiši tā klīdīs. Dabā ir savi likumi. Tikai cilvēks domā, ka viņš te tos likumus nosaka. Muļķības tās ir. Arī tagad notiek šī pasaules attīrīšanās un sakārtošanās, un cilvēkam būs jāmācās pielāgoties. Arī māti cienīt un godāt, bet tikai tādas mātes, kas tā vārdu cienīgas. Viņas ir dažādas. Ko tad bērnam vajag? Mīlestību. Kas ir mīlēt? Tas ir dot, nedomājot, kas man par to būs. Nekad nedrīkst bērnam teikt, tu man kaut ko esi parādā, es tur tevis dēļ, es tur tevi dzemdēju, un tu man tur tā. Aizmirstiet, tā nav dabā iekārtots. Ļoti bieži cilvēki rada pēcnācējus, pat nedomājot, ka viņi rada tos pēcnācējus. Nu tā sanāca, saka, un arī agrāk teica. Šodien pamatā ir bailes, kāpēc skrien, karjeru taisīt un attopās pie 40 gadiem, vai vīrieši vēl vēlāk, un tad tikai gudriem doktoriem ienāk prātā doma, ka to vīrieti arī vajag pārbaudīt, kāpēc nav pēcnācēji. Un procentuāli viņa vaina ir daudz lielāka. Tātad vienīgā cerība mums ir jauniem, tie, kam 20 un mazāk. Tie, kas nelietos alkoholu, nesmēķēs, tie, kas nedusmosies, tie, kas sportos ar prieku, nevis sagraus sevi ar profesionālu sportu, jo sportošana, vingrošana, elpošana, tas ir veselības pamats, un arī viss tas ir jādara ar prieku, nevis ar mokām un šausmām. Un ja nav zeltas, tad nav nekā, un ja nav pirmā vieta, tad nav vērts,
Un ja nav miljons, nav vērts. Nē, ir vērts. Kustēties, priecāties, to var arī bez alkohola un bez pārēšanās arī. Un būtībā jūs tagad paši saprotiet, ka mums cilvēkiem vajag ļoti maz. Mēs tik iedomājamies, ka kaut ko vēlamies. Un tāpēc jūtos ļoti laimīgi, ka var teikt, man neko nevajag, man viss ir. Es tā padomāju jau gadu, ka to suni jau mums vajag. Mums tur tukša vieta stāvēja, un redziet, atnāca sendināra meitene Monte. Vispirms izlūkos, un pēc tam saimnieks saprata, ka viņam jāmeklē tam sunītim citas mājas. Bet tad liktenis. Nu tad priecāsimies par savu likteni, un nedomāsim dumības, un vēlēsim viens otram labu.